Bet, redz, laikam, tas drives kaut kādā veidā, kaut ko es gribu, ir no tās pārdošanas un tas arods. Un šitā ir tāds, tā kā sports. Tas, ko mēs darām, kaut kāda komercdarbība, kad kaut ko mēģina attīstīt, radīt, tas, laikam, tā kā sports. Jā, man patīk īstenībā tas tieši, ka tas ir tā spēlē. Spēlē, tas tur visādi kaut kādi čipi, kaut kādi likmes. Kaut kur zaudē kādreiz, kaut ko tas tā kā sports. Kāda tev šķēršļi bija kaut kāda? Protams, laika šķēršļi. Bet tad tieši sākumam tā kā jāsāk, nezinu, es tagad tieši tur darīt, nezinu, uzņēmumu vērt vaļā, tur viss, un pēkšņi man tur, nezinu, nemāk uzņēmumu atvērt vai kaut kas tur trūkst, un es jau esmu iekšā tajā no sērijas, nezinu, jāpiegādā klientam kaut kas, man tā nav, nav izplānots viss, tas, zin kā, citi ieiet uzņēmē darbībā tā kā ātriem soļiem, un tad beigās tā kā mēs apmaldījušies, jā, nezinu, kur kas atrodas. Zin kā, tā... man bija šķērs double klients, tas bija mērķis, pilnīgākā mērķis. Viens nepirka, nevienam neko nevajadzēja, visiem tā kā, tur tā kā snūģis es, neko nezinu, neko nevar pārdot, un tā bija pilnīgi mērķis. Un es arī, lai tu saprotu, kā es arī pārdevu kādreiz, es vienkārši pārdevu ar hype. Es vienkārši, man bija tik interesanti, ka es pārdevu vienreiz EHR, un es redzēju to ierakstu. Yeah. Un es klausījos sev no malas, un es tāds, ko tu runā? Vienīgā liekas, tur bija, viss tur būs, tur tas būs, tur šitā vajag, un čipām. Caur enerģiju, caur kaut ko. Vispār tur nebija kaut kāda sales skripti, tur vispār kaut kāda nulle, tur pilnīgi nulle. Un vēl viena liela izaicinājums atceros, kas man bija tāds reāls case, man liekas, 19. vai 20. gadā. Man bija sakrājies tā, ka es nebiju spējis samaksāt nodokļus. Un bija kaut kāds 36,000 eiro parāds man nodokļos. Un tad, es atceros, man likās tas tik interesanti. Man tas ļoti nepatika, bet tas ir reāls stāsts. Man tā kā uzņēmums ir reģistrēts Saldus novadā, tur ir mazāk uzņēmēji plus vairāk šie cilvēki no valsts ieņēmuma dienesta. Un tas, kas man bija, vienkārši man piezvanīja un pateica, tā kā jūs neesat samaksājuši, un šis ir parāds, mēs iesaldēsim jūsu kontus. Un tad tas man bija tāds izaicinošs brīdis, bet ko es darīju tajā laikā, ko citu varbūt nedara. Es tāds labi, es saliktu savu plančiku, kā es to gribu atrisināt, un ko es darīju? Es vēl vairāk liku naudu marketingā, nevis otrādi, ka ģipā, tagad visu beigt. Taupīšu. Jā, ka visu beigt, tā kā vairāk marketingā. Es vēl vairāk strādāju pie pārdošanas, un soli pa solim es vēl atceros, šodien atceros, es tā kā pa 5 štuku, pa 10 štuku un sūtīju. Un es laiku centos tā kā balansēt. Bet es zinu, ka es tajā laikā ļoti labi atceros, ka es ļoti piedomāju pie marketinga un pie pārdošanas. Un tas bija tāds kas lika saņemties tieši, jā. Jā, kurš vienkārši tāds, vajag. Forši, ka tagad man nav tādas situācijas bijušas, kaut gan mums nav tur uzkrājumos tur miljoni kontā, bet ir ok. Un tas bija tāds viens case, kurš var pieļaut, ka tas tā bišķi, man vienīgā liekas, man nepatīk, varbūt bija, kad tā attieksme tajā laikā, kā man likās. Varbūt viņi ir normāli, vienkārši kā man uztver bija tāda, ka, es taču cenšos, nav jau tā, ka es negribu to izdarīt, vienkārši man, tur... diemžēl, jā, tas mēs pirmais reizes saskāries, man ir pilns ar kolēģiem, draugiem, kas arī ir uzņēmēji, kas arī saskāršies šo, tur ir tāds, nav baigi garā saruna, vienkārši nesamaksāja, bloķis, vienkārši pa liela viņi nesaprot to, ka uzņēmēja darbība ir apturēta, tu nevar to konci ciet, tu nevar samaksāt, algas, tur, pasūtītājiem, bet piegādātājiem kaut kādam, tur beidzies uzņēmums. Tā kā viņi tā kā tajā visā neiedziļinās, diemžēl. Bet arī no otras puses, varbūt tas ir labi, ka tā ir. Vismaz man tāda atziņa bija, vai tev pašam jābūt, jārūpējās, saprot, kā tur viss notiek, un tev jābūt ļoti aktīvam iekšā. Un es arī sapratu savā karjerā, kad es vēl neesmu tajā luksurijā, ka es tur varu būt īpašnieks un tur tā čiliņā vai vadītājs un čiliņā. Es joprojām ļoti aktīvi esmu iekšā, es vēl neplānoju nebūt aktīvi iekšā. Un, tur ir jāstrādā. Nav lietas vienkāršas. Man liekas, tas tāds, man arī likās, jo tu vairāk apgroz naudu, kad lietas paliks vienkāršāk, bet varbūt tā mums nav. Vairāk naudas, vairāk problēmas, tāds teiciens. Jā, es teiktu, vairāk cilvēku, vairāk problēmas. Tas ir tas, ka katrs cilvēks ienes uzņēmumā problēmu līdzi. Vienmēr tas būs. Tāds ir, ja tu audzē komandu, uzreiz nāk problēmiņas arī klāt. Bet arī jāpiedomā, lai tu pats neesi problēma. Man arī liekas, es esmu noteikti savā uzņēmumā arī daudz pats parādas problēmas, tāpēc, ka
man tāda rakstu īpašība, ko es gribu labot, ir, ka es lēkāju daudz. Daudz idejas, vai visu vajag paspēt, visu vajag mēģināt. Un tad it kā tu vēl tos cilvēks, kas dara kaut kādu pamatlietu, kas apkalpo klientus, tu vēl mēģini viņus kaut kur novirzīt. Tas ir tāds, un tā ir mana lieta, pie kā man jāpiedomā, lai to nedarītu. Kā tu to darīsi, kā tu piedomās, ko tu darīsi, kā tu mainīsi? Ir jau plāns vai pagaidām ir doma? Jā, ja ir jauna ideja, ir jāmeklē jauns cilvēks, kurš šo ideju attīstīs. Bet esošiem cilvēkiem, ja viņiem vēl projām trūks laika, nav tiešām tā, ka viņi tur, Niku, man ir, man tā kā... Nav ko darīt, nav ko darīt. Jā, kaut ko padarīt. Jo man diemžēl tā nav, bet, jā, pēc tā jādomā. Okay. Un, protams, daudz jau tādas problēmas izēja.